Labvakar, cienījamie florbola draugi, tiem, kam florbols sirdīs. Esam tiešraidē no Lielvārda sporta centra, kur pēc 5 minūtēm sāksies pirmās līgas dubloru komandas izšķirošā fināla spēle, kurā tiksies komandas Ogres Vilki Lielvārde un Rubene 1 komanda no Kocēniem. Spēle. Un šeit pirmie vārti pēc izspēles. Gustavs Siliņš precīzi met bumbiņu Lielvārdas Ogres Vilki komandas vārtos un Rubenes līdzjutēji var līksmot. Kā divi spēlētāji nosēdās priekšā, bet tomēr bumbiņa atrada ceļu ne tikai līdz vārtiem, līdz vārtsargam, bet arī līdz pašam vārtu tīkliņam. Tātad spēles rezultāts. Metiens, bet metienu bloķē Juris Zilberts. Un jau Zilberts pats dodas uz priekšu, bet bumbiņu zaudē. Gremze, metiens un pirmie vārti arī Ogres Vilki Lielvārdas komandai. Numur 99. Edgars Ričards Gremze nodzēš Lielvārdas Ogres Vilku nullīti no tablo. Velko šo metienu tālajā vārtu stūrī. Precīzs raidījums un šoreiz arī Rubenes vārtsargs nepaglāba komandu no vārtu zaudējuma. Vārtu gūmā piespēlētāja nav. Jo pēc cīņas Ričards Gremzi un šeit vēl viens metiens. Un Renārs Kugobļas gūsta īsās laika brīdī Ogres Vilki Lielvārdas komandai otros vārtus un jau vadība pārņem Lielvārdas komandu. Atlīksmo Lielvārdas līdzjutēji neilgā laika brīdī jau otro reizi. Un šeit neveiksmīgi nospēlēja Rubenes komandas spēlētājs. Pozīcijas tikai no otras puses laukuma puses Rubene gūs savus pirmos vārtus. Un arī no šādas pašas izspēles gūst Rubene arī otros vārtus un spēles rezultāts ir neizšķirts 2-2. Tātad divas izspēles gan no vienas laukuma puses, gan no otras laukuma puses. No šeit līdz galam nenostrādā Ogres Vilki Lielvārdas spēlētājs Toms Emīls Jēkabsons palaiž līdz brīvam. Spēlētājiem neviena nav un Lielvārdas komandots uzbrukuma mētiens vārtu stāvs glāba Rubene 1 komandu. Un jau Rubene dodas pret uzbrukumā. Šeit atkal tiek piespēle pārtverta. Komandas otro trešdaļu iesākuši pilnos sastāvos. Bumbiņi pie Lielvārdas komandas spēlētāja. Un tāls Tukāna metiens gandrīz no centra. Pat var teikt, ka no centra pēc Armanda Savina piespēles. Un šoreiz Rubene 1 komandas vārtsargs Lauris Knops. Vai nu neredzēja, vai kas bija, bet bumbiņi atrada ceļu viņu sargātajos vārtos. Un Ogres Vilki Lielvārdas komanda atkal izvirzās vadībā. Jā, no šīs pozīcijas. Bumbiņu Ogres Vilki Lielvārdas komandai. Dodas priekšu Stukānam. Stukāns priekšu, Bļas, metiens un Lielvārdas komanda dubulto pārsvaru. Rezultāts kļūst 4-2. Tad Renārs Kugobļas, viens no rezultatīvākajiem Ogre Lielvārda spēlētājiem, gūst jau šīs dienas spēlē savus otros vārtus un komandai tie ir 4. Ļoti precīzs metiens tālai augšējā stūrī. Arī pie vārtiem jau bija to. Pēc tam ir ļoti grūti atspēlēties. Skaists Jura Zilberta metiens saviem vārtiem.
Un šeit izgājiens 1-1, bet Ogres Vilka Lielvārdu komandas vārdsargs nospēlē lieliski. Neļauj Rubenai pietuvoties rezultātā. Vairāk aizritējis kā puse trešajā trešdaļā. Šeit tāls Siliņa metiens, bet garām vārtiem. Viss tribīnas nopūtās. Jēkabsons laukums stūrī. Atspēlē atpakaļ. Kārtējais bloķētais metiens. Un šeit vārta guvums. Tomēr Rubene gūst vārtus. Spēles 13. minūtē, pietuvojoties līdz -1. Un paliek spēle interesantāka. Pēc vārtus izstās guva Juris Zilberts no Ivara Jēkabsona piespēles. Līdz ar to Lielvārds no sporta centrā, troksnis ir liels. Un šeit ātra atbilde no Ogres Vilka Lielvārds komandas spēlētāja Armanda Savina. Ļoti ātri vārtu gūmus pretī. Izmeta pretspēlētājam caur kājām un Rubene komandas vārdsargs vai neredzēja. Kā redzēja šo metienu, bet tomēr metiens precīzi stūrītī. Kā turpināt spēlēt. Jo, atlikušas 4,5 minūtes un šeit neliela kļūda. Un vārta pārliknis glābi Lielvārdas komandu. Šeit Lielvārdas puiši ļoti rupju kļūdu vārta priekšā izdarīja, kas varēja maksāt vārtu zaudēšanu. Un tagad jau Lūmiņš laukuma centrā. Šo metienu ķer. Un Savins raida bumbiņu tukšos vārtos. Tātad metienu nedaudz piebloķēja Ogres Vilka Lielvārds komandas spēlētājs. Tātad ļoti viegli noķēra komandas vārdsargs un ātri izspēlēja. Jēkabsons pasit uz priekšu un Savins ar nērto pusi precīzi vārtos. Sākusies trešdaļas pēdējā minūte. Un šeit kļūdās. Un šeit Ivars Jēkabsons gūst 4. vārtus. Šeit kļūdījās Ogres Vilka Lielvārds komandas spēlētāji. Piespēlē. Atstāja bumbiņu Rubenes komandai un par šo kļūdu tiek samaksāts ar vārtu zaudējumu. Šeit bloķēta piespēle uz centru. Un Zilberts cīnās ar Udzīti un šeit neprecīzi. Un Paulos ieliek otros tukšos vārtos. Un 6 sekundes līdz beigām Lielvārdei +3. Un tas nozīmē, ka šajā spēlē pietiks ar 60 spēles minūtēm. Jā, šeit neskatoties, Juris Zilberts deva piespēli. Bet Andrijs Paulovs jau bija nostājies piespēles līnijā. Otrās līgas spēlē bija kurjos, kad 2 spēlētāji izgāja uz tukšiem vārtiem, viens otram piespēlēja un beigās tā arī netrāpīja. Tāda spēle noslēgusies ar komandas Ogres Vilka Lielvārda uzvaras 7-4 un viņi kļūst par pirmās līgas dublieru čempioniem. Rubene 1 komandai sudraba medaļas.